šodien strīt pilnpiedziņas klasē. Brauciens ir augšā kalnā pulkstens pār 4, un mēs turpinām Brieškalna kilometru progresu 2026. Aiziet, dāmas un kungi, aiziet! Tūlīt mēs redzēsim, kas ir ātrums. Twin Turbo. Čiki briki un tā augšā. Burdiņi pamazu izlasīt skatītāji. Un pie spoguļiem sirsniņas, un uz aizmugurē loks sirsniņas. Ir kaut kas par amoru tematika ir, bet ātrumam tas šobrīd nepalīdz. Ātrumam palīdz noņemt aizmugurējo pamperi, un augšā kalnā ir. Mazāks svars, lielāks prieks. Paaugstināto jumtu. Aiziet augšā kalnā. Redzēsim vēl dažus Subarus, redzēsim Audi TT, būs viens Allroads, būs arī pāris BMW šajā klasē. Un ir arī viena evolūcija, būs arī Colts, tā kā visāds autoražotāji ir pārstāvēt arī 3 klasē Universāls vēl kārpās caur pēdējiem trases metriem. Man šķiet, ka trase beidzot kļūst smagāka, grūtāka, un tas, ko izraka daži hibrīdu klases braucēji, kuriem neizdevās tikt augšā kalnā, patīgāk grūtiem braukšana visiem pārējiem var veidojas, tā teikt. Bet nu tagad skatīsimies, jā, kā vecā dizaina policijas mašīna ar visu ilumināciju kurinās kalnā. Saslēdzās otra jaudra līdzi. Nekad nebija redzējis Mīļas ģimenē. Esam jau pirmo 10 ar braucējiem aplūkojuši pirmajā braucienā. Tā ir kluss un mierīgi riteņiem spolējot visiem 4 ratiem, griežoties aiziet augšā Audi pa priekš mazliet. Pirmajos metros no starts ietuvojas. Tā kā visā malu trasē vienkārši pāris metrs un viss. Tas šķiet, kā ar pārliecinošu falšu startu aiziet trasē Audi. Arī uzcēpa augšā pedāli neatlaižot. Subaru gan atzīstam ieskrējā. Mūsu skatītāji rindās parādās cilvēku ar suņu pajūgiem. Nu, es domāju, ka hibrīdu klasēs mierīgi varētu laist. Bet tagad mēs skatāmies klasisko latviešu mašīnu klasi 4x4 Audiks. Vai nu vagons vai sedans. Atkarībā no nolūka, jā, bet kartupeļu vagons jums kāzām tas sedans, skaidra lieta, jā. Nu, lūk, šodien kāzas zaudē kartupeļu vidgadīga evolūcija. Var nopirkt sludinājumā no tā, nu, man liec zem 40. Visi gatavi, visiem nāk kvēps pa pakaļārā. Un tuviņ tiesnesis nospiedīs pogu un aiziet visu tā lietiņu uz priekšu. Kas tā no otrajā neieliks Subārs? No jāhadi, nolaidība, jātrenējās biežāk. Tā, pilnpēdīs iet tādā bišķi galpiņā augšā. Kaut kā tur ir bedri, tur visiem iemet bišķi tā. Aiziet! Nu, beidzam rakties braucam kalnā. Jaudina, kā būtu sniegs lido pa gaisu, bet uz prieku pagašnieks vaļā, ot, kas tur vēl. Pagašnieks vaļā noteikti ātrāk. Jā, viņam ir drona motors. Tā klusā mierīgi neviens nerūs, kas te automobīļi kaut kādu brauc. Ne dūmu, ne trokšņi. Kas tur notiek? Jā, kaut līdzi te tauri skaļāk no mašīnām. Jā, kreisā josla sāk izsisties. Kreisajā celiņā tur ir kāda bedri, kas traucē visiem nonāk finišā taisni. Tas varētu būt Ivo Gabrāns, kurš šobrīd ir uz starta. Ir jau augstā laikā putni gaisā sasalt. Gan jau augstā laikā arī droni kaut kāds sasalt gaisā. Un mums ir ne tikai Forsprung, tur tehnika, mums ir arī Freude un Fāren apsties. Arī BMW mēs būtu labi iet. Jā, mums ir tas pirmais gads, ko viņam vajadzēja hibrīdu klasē meklēt. Tur bija visvairāk atbilstošas tehnikas. Citus gadus bija metrīts hibrīdā, šogad nav. Nu, kas vinnēs? Melnie dūmi vai baltie dūmi? Vienbrīd liekas, ka melnie dūmi
labāk beigās Baltie dūmi ir labāk tomēr. Jā. Nu, tur te kreisajā malā Tur līdz baigas vai čakarēties. Šķiet, ka izdevās pat sasniegt finiša līniju, varētu būt, ka ieskaitījās rezultāts, tur tik līdz tām sensorām, bet tagad jābrauc atpakaļgaitā lejā no kalna. Kreisajā malā augšā sāk veidoties pamatīgas pēdras. Turklāt viņas sanākais nelielas pumpas, līdz ar to no braucēja pozīcijas visdrīzāk, ka vispār nav redzams. Viens no retajiem Mitsubishi evolūcija iet augšā kalnā, evolūcija aizbrauc pārliecinoši priekš Subaru. Skatāmies startu. Karokam labi līvojot, tā kā viņš paņēma. Ja ir biturbo, tad aizdevums vispār nav svarīgi. Var uzlikt plakātu uz jumta. Limuzīnas sacensības. Mīkstinās gāzīt bez nekāda troksnīša. Labs sākums. Slapstāk. Arī ir diezgan. Kas tas bija? Man šķiet, ka arī iepriekš viņš bija, bet tikai ne tādā... Jā, tagad bija tās trakās špūras tajā reizē šlauktās augšā. Kam bija valna kvāps? Vai tik tas arī nebija golfs? Varbūt, ka tas ir tas pats. Ja to mēs pēc kvāpiem redzēsim. Igauņu čāgals. Igauņu čāgals, taču redzēsim, kas ir ātrums. Tā golfs paņem arī falšu startu. Tās pilnīgi izskatās pēc valna kvāpa. Sirdis kļūst apaļas. Ir ar, tas ir tas palom. Pat kā mums trījās un aizgāja. Izklapojās un parāvē. 30 ar pilnu piedziņu. Konstruktīvi, par kuru vispār nav skaidrs, kā tā ir izdzīvojusi līdz 2026. gada priekškalnu progresā. 0,7 sekundes līderim. 9. vietā Gans Punslers, Kaspars Rakstīņš 8. Ainis Dzalps 7. Jānis Sockim 6. vieta, Kīns Ozoliņš 5. vietā un top 4 Intars Grēķis 4. labāko rezultātu Jānis Burka 3. Almāns Augšmukšs ir 2. vietā un Laurijs Sot. Laurijs Sot, kurš ir pussekundes priekšā 2. vietai, tiešām ļoti nopietnas konkurence Jānim Burkam un Elmāram Augšmukstam. Intars Grēķis vēl 6. vietā. Rakstīņš un vispārējie, bet tikmēr... Mums atkal kārtējais duelis starp Audi un Subaru. Tagad šķiet, ka katrs ir no sava gadsimta. Subaru šeit varētu būt 80. gadu rītas Audi. Tomēr tāds gadus jaunāk. Atcerieties Subarus, kuram šķiet, ka sērija viņā tikai vairāk par 5.
ar slēpošanas inventāram piemērotu mašīnu ir parādījies. Trasē, Subaru Foresters, jau ir konkrēts Foresters un vēl jumta kaste. Droši vien slēpjas ar vēl iekšā bugeļa biļeti pie jakas palikusi no iepriekšējā brauciena leju pa Briežkalnu. Tagad braucām augšā. Varētu būt kā automāts. Visā trases nav šķiet tādi, kur ar Mājām braucam. Otro braucienu Burkam ir izdevies nobraukt pa veselām 3 desmitaļām ātrāk nekā pirmo. Otrs labākais rezultāts Jānim Sotskim ir otrajā braucienā. Labākais otrajā. Tur šķiet, ka viens no kā brāņu ģimenes atkal ir uz starta. Ārā no Divo Gabrāns, autokross un rallikross Latvijas čempions. Šobrīd ar sarkano Audi rauj augšā kalnā. Un tur konkurence sāk sakot. Jānis Laursons ar Audi TT dodas kalnā. Šis Arturs Strugais varētu būt tas, kurš no blakus labajā trases malā. Audi TT zemākā mašīna pār pedrēnākajai trases vienā. Brīnojami labu trajektoriju izdodas atrast tur cauri pedrē. Tā kā pat zemais Audi TT kā prošūpēt. Ir ticams, ka zemāk jau vairs nevar pat pedrē iekrītot nekad. Veselām 3 desmitaļām uzlabojis savu rezultātu otrajā braucienā. Jānis Sotskis 2, Ainis Dzalps 3 un Intārs Grēķis 4, Edgars Lusta 5, tad Līdaks, Mikam Gabrānam 7. rezultāts 2 braucienu summā. Kurš tagad uzbrauc augšā kalnā pa kreiso celiņu. Iziet Audi ar lielākajiem riteņiem iespējams šajā klasē. Tās gan nepalīdz ātrums Bet, moda prasa upurus, vismaz smuki riteņi. Nākamajam pārim. Un tā zilo mašīna kontestā Subaru Vimē A5, ja? Ja viss 4 riteņu raus priekš, tad jau mazāk mašīnu, jo ātrāk iet augšā kalnā apstājas ar gribu. Tā izrādās gribu kādā pilnpēc. Ka pamainās līderu četrnieks arī tagad pašās otro braucienu beigās. Pagaidām Burka, Ozoliņš, Sotskis un Rakstīņš ir pirmais četrnieks, kur pretendē uz vietām finālā.
Melna kops atkal ir aizteicis ciet, kamēr sagaidīs startu iztīrīsies, un tad iegūs pātrinājumu, kā jau mēs to redzējām. Pirmajā starta lēns un daudz laika zaudēt braucienu sākumā, bet tagad reizajā celiņā viens pats palicis bez pārinieka šajā cīņā. Laurijs Sots absolūti labākā rezultāta īpašnieks pirmajā braucienā. Tagad stājas uz starta otrajam braucienam. Burka zaudēja Laurijs Sotam pirmā brauciena rezultātos, bet otrajā braucienā Burka pamatīgi uzlaboja savu laiku. Tagad redzēsim, kurš no viņiem būs līderis divu braucienu summā. Un gal galā vai viņi tiksies pirmajās fināla cīņās, vai arī tikai pēc tam iespējas cīnoties par uzvaru. Laurijs Sots, šeit starts ir vairāk nopilnāts un vairāk lētnesveitīga un nākam fināla priekšbraucienos. Sots ar Sots, Negāns jau pirmajos metros manoja, un mēs jau redzējām, ka nākamajā metrā viņš iegūs tikai lielāku. Izkustēties, tikmēr Jālons kurtus priekšā. Jātiek čaudām, un šeit Pātaliņš ir pirmais. Raidāko trases malu pa kreiso celiņu. Un sākās cīņa, kurš ir priekšā. Tas arī cīnīsies par uzvaru. Zaudētājiem nāksies cīnīties par trešo. Diemžēl uz starta neatbrauc. Tas nozīmē, ka visiem skatītājiem būs iespēja redzēt divus čangaļu braucienus. Trešā vieta viņam ir garantēts, tagad var raut augšā kalnā. Jānis Burka! Bet tagad Laurijs Sots un Vīns Ozoliņš. Brauciens pirms kāptos goda piedestālā Jānis Burka. Labākās gaismas šodien. Un tagad izšķirošā cīņa par